Anna Brigadere, Dievsdaba darbs. 3 skroderi. Jurīša māte Zete jau ilgāku laiku bēdājās, ka viņas vīram Zangum vajagot jaunu nātnu bikšu uz siena pļaujamo laiku, bet skroderi neviens nerādoties. Kad nevajadzējis, tad vazājušies viens iekšā, otrs ārā, jo tādas mantas tak nesot trūkums, kur tepat vai pie durvīm Žīdu pilsētas Žagare, bet neredzot neviena. Viendien atkal tā bēdājoties, kā saukts veikli un ātri durvis atgrūzdams, ienāca Joske ar mazo Joskeli. Joska bija diezgan iecienīts skroderis, vēl gluži jauns, bet Joskeli jau dēvēja par savu dēlu. To viņš darīja joka dēļ, jo mazais Žīdēns bija tikai viņa māceklis. Joka dēļ viņš to arī saukāja pēc sevis par Joskeli, lai gan tam bija pavisam cits vārds. Tā viņu arī tagad sauca citi un mēdza teikt, visādus niķus un stiķus gan iemācīšot lielais Joskis mazajam Joskelim, tikai ne skrodera amatu. Tikko Joska bija ienācis istabā, mazais Joskels nolīda kā īlens maisā. Nostāk no lielā Joskis acīm viņš attīstīja druģainu darbību. Ar slepus mājieniem un saucieniem sapulcējis ap sevi savu vecumu cilvēciņus, viņš ar visādiem pat dažādām mājām kā kažoks rogu pielasījies, niķiem, apstulbotiem acis un ausis. Viņa kabatas bija pilnas raibu lupatu, krāsainu stiklu, pakavu naglu, tukšu diegu spolīšu un lielu daudzumu dažāda apmēra krīta gabaliņu. No krīta Žīdēna kabatas putēja kā miltu maišeļi. Bez tam viņam bija vēl laba sauja nosmulētu trumpju, 2, 3 un 5. Ar krītu un trumpām viņš rīkojās kā pats lielais burvis. Aizsietām acīm viņš atminēja, kāda trumpa katram citam rokā, bet kāda viņam. Neviens uzminēt nevarēja. Viņš varēja apsviest glāzi ar ūdeni apkārt tā, ka neviens piliens neizlīst. Viņš uzvilka noslēpumainus lokus un žuburainas figūras ar vienu vilcienu, neatņemdams roku, bet lai to viņam kāds izdara pakaļ, nevarēja. Viņš cirta ar krītu strīpas galdā un skaitīja acis aizmidzis katru uzsvērumu. Certe, certe, ko es certe? Es uz certe 15. Ja netice, nāc aprauge, vai nav visa 15? Un viņam iznāca arī tikai 15, bet citi 16 strīpu nevarēja nekā un nekur nobēdzināt, lai dara, kā grib. Visu šo mākslu dēļ Joskels bija ļoti iecienīts pie visu māju bērniem. Viņam nebija kur steigties, jo lielais Joske, kur iegāja, tur palika pa pusdienām. Lielajam tāpat kā mazajam neapnika mēļot, un citiem arī neapnika ar viņu. Viņš precināja puišiem brūtes un meitām brūtgānus, piedāvādamies arī pats par tādu, pie kam lepni sevi rādīja, atmezdams ķeraino galvu un izsliedams zodu, kas izlēca uz āru asi apcirptā ķīļa bārdiņā kā āzim. Viņš zināja visas jaunas ziņas, prata ar vien citas ziņas par dažādām pazīstamām personām, dejoja pa klonu, un arī, kad pavisam traks pa galdu. Meitas viņš dažreiz tā prata nokaitināt, ka tās tam dzinās pakaļ ar pavārnīcām un slotas kātiem, bet paskaties vien, drīz viņš jau atkal bija ar tām salabis, un lai vēl tad kādam citam Žīdam tik augsti gāja kā viņam. Joske būtu atnācis īstā reizē šūt Zangum bikses, un varēja domāt, ka viņš tūlīt arī ķersies pie darba, bet nekā. Viņš sēdēja un mēļoja un par to ir nedomāja, cik tūs siena laiks un ka Zangum tagad nav ko vilkt kājās. Viņš tielējās ar Zeti, var šūt un var arī nešūt. Ja Zete samaksā pusrubli, tad var šūt. Zete šam iesmaksāt pusrubli, tādu nedzirdētu naudu. Tad jau viņa būtu driģenes sēdusies. Nē, tas nav. Viņai vēl skaidrs prāts. Vairāk par 20 kapeikām nātnu bikšu šūšana nemaksā, un kad tas arī būtu vistuvākā siena laikā. Lai viņas arī kauč maksā 20 kapeiku, Joskem nevajag šo 20 kapeiku,
Viņam nevajag arī zetes pusrubļa, ja viņa arī to dotu. Viņš ir saimnieku un puišu, bet ne kalpu vīru skroderis. Viņš ir paradis strādāt sēdus uz lielā puišu galda. Bet kas viņam ļaus Zangus bikses šūt uz lielā puišu galda? Jo Zangus ir sievas vīrs. Tad labāk viņš tās bikses nešoja nemaz. Jeb vai lai viņš lien šūt zetes kaktā? Nē, tas viņam ķeras pie goda, par to ir suņi smietos. Un Joske pats smejas gardi. Zete nesmejas nemaz, bet skaišas. Skaišas no visas tiesas, un viņa no arī Joski nežēlo. Viņai nemaz nevajagot Joska, un viņa āža bārdas. Vakar vecā Aņus mājās nākdama redzējusi velkamies pa lielceļu lēno jaņķeli. Tas būs kaimiņos izgulējies pa nakti, un šodien nāks uz avotiem kā likts. Kurp citur, lai gan viņš ietu? Labi, lai nāk lēnais jaņķelis un šuj kauču par 15 kapeikām. Joskem nav žēl. Par 15 viņš tev šūs un par 50 viņš tev apēdīs. Joske priecājas vēl vairāk zeti sakaitinot. Un jaņķelis nāk, kad saule sāk spiest uz dienvidu, viņš kāp kā saukts no avotu lejas pa šauro taciņu, kas iemīta no kaimiņu mājām. Kāpi tik lēni, it kā tam ar savu olekti būtu jāizmēro katrs solis, ko tas spēr pasaulē, bet viņš tos vis nemēro. Diedziņā ievērto olekti viņš laiž ap sevi džingstēt, kā vēja ratu, tā vairīdamies no citrona, kas neganti riedams lēkā tam apkārt, bet džingstoņas bēg aiz bailēm, ka tam neizraibo purnu. Aiz jaņķeļa muguras atžgārni turēdamies kāpj viņa iņģelis, eršinādams suni ar sprungulu. Lēnais jaņķelis nav bijis avotos kā priekš lieldienām. Pa laikam viņš arvien bija ierīkojies tā, ka viņam še iznāca šabu svētīšana, bet reiz piektdienas vakarā, sildoties namā pie ugunskura, vecmāmiņa viņam bija uzdevusi uzmest pa pagalei kuram, lai sasildītu ūdeni maizes iejavām. Jaņķelis uz to nekā neatbildējis, bet, kad vecmāmiņa no savām gaitām akal ietecējusi namā, redz, uguns galīgi izdzisusi, bet jaņķelis sēd uz kuramiem, pats nosalis zili melns. Ak, tu, slinkais žīd, vai tā tu man kuri uguni? Vecmāmiņa sirdījusies, bet jaņķelis atbildējis. Oj, vai es jūsa nieki ugune dēl pa savām sabem, lai pārkāpi sava bauslība? Bet manu maizi tu gribi ēst, un tā ir pa priekš jāizcep. Vecmāmiņa bārusies, un no tās reizes noliegus jaņķelim nākt avotos savas šabas svētīt. Bet tas jau nu ir labi tālu atpakaļ, un jaņķelis domā, ka tā reize aizmirsta un viņam vairs ļauna nepieminēs. Kad lēnais ienāca istabā un dabūja dzirdēt, ka to gaida še darbs, ši izbijies tūdaļ salēcās stāvu un griezās uz durvju pusi. Šūt? Nē, viņš nešūs, viņš ies uz springupiem. Tā bija viņa pastāvīgā izrunāšanās, kad tas negribēja strādāt. Un strādāt tas nekad negribēja. Springupi bija mājas tālu aiz meža. Neviens nevarēja zināt, kādi jaņķelim tur bija neapdarāmi darbi, bet droši vien tādu tur nemaz nebija, jo no springupiem tas tāpat lova prom, kad tam tur grasījās kādu darbu dot, teikdams, ka tam tūlīt jāiet uz citām mājām. Strādāt viņš nekur nestrādāja, bet ja neizbēgam bija spiests kādu darbu pieņemt, tad to pameta pusē padarīt, un bēgti neizbēdza, kad lēnais dabūja dzirdēt, ka arī Joskem piesolīts šujamais. Bet tas to nav ņēmis, viņš apmierinājās. Nu, viņš varēja droši palikt. Ja Joske nešo, tad arī viņš nešūs Zangus bikses ne par 15, ne par 20, ne arī par 50 kapeikām. Kāda viņam vajadzība? Viņš ies uz citām mājām, kur darba kaudzēm. Bet pagaidām viņš neies nekur, jo dienvidus nāk virsū un saule spiež. Ja Joske ir palicis, viņš arī paliks. Viņš izlaižas garšļauku kaktā uz puišu sola, ieliek galvu saujā un klausās, ko viņam tik jocīgi stāsta Joske. Žīdiskus vārdus pa muti veldams un savu āža bārdiņu lecinādams. Par to visu jaņķelis, laiski valstīdamies, smejas un smejas.
pie kam viņa šaurās acis, asaras birdinādamas, pavisam iegrimst tuklajos vaigos. Bet Zete staigādama iekšā un ārā, nikni skatās uz žīdiem un domā, nu tiem slamstiem, nu gan vajadzētu, bet ko viņa var darīt? Viņa ir tikai kalpu sieva un valdniece pār savu kaktu, vairāk nekā. Kur ir, tur rodas. Uz pašu dienvidu pārbrauc Zangus no Sudmalām, bet aiz viņa jožu olekti stalti vicinādams vēl viens žīdu skroderis, kuru Zangus sastaps ceļā un tūlīt uzaicinājis un arī nolīdzis pie savu bikšu šūšanas. Tas ir trešais labi pazīstamais adatas meistars, tā sauktais ātrais Jaņķelis. Ātrajam Jaņķelim, tāpat kā lēnajam, nebija labas slavas, kā darba darītājam. Lai gan viņš no darba neizvairījās, bet to rautini izrāva vai no rokām, kur tik tādu vien atrada. Neviens, kas to jau tuvāk pazina, viņam labprāt strādāt nedeva. Bet Zangus jau viņu nepazina, un Zete priecājās, ka nu abi jau priekšā esošie žīdi vairs nevarēs viņu tītināt un ar kaulēšanos blēņoties, bet ka nu būs viens, kas viņiem atrumpo un darbu padara. Tāpēc tā tūlīt atnesa ātrajam drānu, ātrais ne acu uz saviem tautas brāļiem nepametis, izrāva galdu istabas vidū, uzsvieda uz tā audekla baķi un šņirk, cirta tajā ar savām lielajām šķērēm. Viņš bija apsolījis Zangum pa dienvidu laiku pašūt bikses, jo pļāvējiem jau tajā pašā dienā bija jābrauc uz novadiem. Nu, viņam, protams, bija jāsteidzas, bet abi pirmējie skroderi niekojās un smēja Zeti joprojām. Lēnais teica, ka ātrais gan pašūšot pa dienvidu laiku bikses, bet viņas arī turēšot tik ilgi, kamēr Zangus nobraukšot no Sētsvidus, bet Joske pat apgalvoja, ka tas laiks vēl esot par ilgu, viņas turēšot tik ilgām, kamēr Zangus iejūkšot zirgu. Uz to viņš bija gatavs saderēt. Ja viņš zaudēšot, viņš došot no sava adatu krājuma Zetei vienu šujamo un vienu lāpāmo adatu, bet, ja Zete zaudēšot, tad, lai viņa šam dodot, tikai tādu nieku kā vienu teļādu, vienu jērādu un pāris saujas cūku saru. Tā viņš mānījās un plijās Zetei virsū, roku uz līkoptai uzspiezdams. Un, lai gan viņa vairījās, sita tam pa nagiem un nekā negribēja dzirdēt par tādām derībām, viņš tomēr palika pie sava. Šie nu esot sadarējuši, un nu viņam jānogaidot, kamēr ātrais pašos bikses, lai redz, kas vinnē. Bet ko par to laiku sadarīs? Ielīdīs abie lēno sienšķūnī un noraus dienvidu, jo pa pašu tveici klaiņot uz citām mājām arī nebija nekāda prāta. Visi aizgāja dienvidū, tikai mušas sīca un ātrais šuva, uzklupis darbam kā vanaks. Roka ar adatu šaudījās tik ātri, ka vējš ap ātro plīvoja kā ap dzirnavu spārniem. Arī paēst viņš sev nedeva miera. Kad dēlēns bija izvārījis ēdienu un ienesa grāpeli, viņš turpat iekampa pāris kumosu mutē un skrēja atkal pie darba. Kad pēc pāris stundām gorīdamies un žāvādamies ienāca Joskis ar lēno, ātrais jau bija pie bikšu pogām. Bet šie nostājās katras pusē un glūnēja kā vilki, kā ātrais katru pogu pierauja pie drēbes. Tikko tas bija noticis, viltīgie žīdi abi reizē katrs no savas puses iešāva biksēs savas olektis un uzrāva tās stāvu gaisā kā uz pīķiem. Ātrais spārdījās, draudēja, kliedza, gaiņājās, viņa nemierīgās acis skraidīja no viena uz otru, bet viņš nekā nevarēja izdarīt. Zete, 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 kliedza Joske. Zete ieskrēja, kas šeit notiek? Es tik tev gribēja pierādīt, ka es vinnēju sava derība. Joske teica un paķēris bikšu vienu kāju pasvieda lēnajam otru. Abi tās vienā galā un otrā cieši pievilka, it kā izstieptu virvi. Tirrrr, tirkšķēja šuvas. Oi, Givalt, ātrais saķēra galvu. Zete nesamanīja, kam ticēt. Trakie žīdi, vai jums nemaz vairs nav prāta? Bet Joske rāva tik vienu uz priekšu gabelēdams. Viņa sirst, viņa sirst, viņa sirst.
Trakie žīdi, ja nelaidīsiet vaļā, jūs redzēsiet, Zete pārskaitusies un nesamanīdama, kur vēl atrast citus vārdus, biedināja un cirta tagad jaunajā šuveklī arī vēl savas stiprās rokas. Es jums gan rādīšu, vai laidīsiet vaļā, bet neviens vaļā nelaida, un tā kā visi reizē rāva, cik katrs jaudāja, biksēm vajadzēja plīst, un viņas plīsa. Šķērsu pāri šuvām ar lielu troksni pāršķīda jaunais audekls. Kad tas bija noticis, visi 3 reizē nosvieda bikses uz galda. Te tev nu bija, Zete tik izgrūda. Viņa bija tā noskaitusies, ka vairāk nevarēja pateikt. Nu, tu redzi, ka es vinnēja sava derībe, bet es tev vine skinkoja, es nekā no tevis negribe. Joske blēdīgi lielījās un ar vienu aci jau meklēja savu paunu, jo, kad Zete būs apdomājusies savās dusmās un sāks saukt savu vīru, Zangu, tad vairs joki neies tik gludi. To zināja arī lēnais, un cik ātri vien viņam iespējams sēja arī savu paunu mugurā. Žīde, ko tu kliedz, žīde? Kad nebūtu tā žīde, ko tu dabūtu pasmieties? Joske pievāza Zetei savu galvu it tuvu un iesmēja acīs, tad pazuda aiz durvīm. Zete pakāpa ātrā Jaņķeļa olekti un dzinās tam pakaļ, bet jau vairs nepanāca. No pārplēstajām biksēm iznāca Jurīšam kārta, bet Zangum ātrais izgriez citas. Bet šujot Zete sēdēja klāt un skatījās ātriem uz pirkstiem, lai šuvas sašuj tā, ka turas kopā.